Labrīt, Dievu ģimene! Prieks jūs atkal visus redzēt. Es ļoti ceru, ka jums arī prieks ikvienu no mums satikt. Pasaki savam kaimiņam, ka tu priecājies viņu redzēt šī dienā. Tā ir labākā vieta, kur tu šodien var būt, tā ir draudz. Dieva draudz. Halleluja. Halleluja, dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicīgi esam, ka Tu esi mūs savedis viss kopā savā vārdā, savā garā, kungs, halleluja. Un mēs no visas sirds esam Tev pateicīgi, Tēvs, ka mums ir šī iespēja, ka mēs varam iedziļināties, Tēvs, Tavā vārdā, kungs, halleluja, ka mēs varam brīvi sanākt, kungs, halleluja, ka mums ir šī, ka nav tā kā agrākos laikos, kad cilvēki nevarēja brīvi lasīt Bībeli, bet ka mums ir šī iespēja, ka mēs varam brīvi sanākt kopā un lasīt Tavu vārdu, un mēs lūdzam tiešām Tēvs, lai Tavs vārds uzrunā mūs, kungs, lai Tavs vārds paceļ mūsu ticību, un mēs Tev aicinām, dārgais svētais gars, Tu esi mūsu skolotājs visās lietās, Tu esi mūsu skolotājs. Un mēs lūdzam, dārgais svētais gars, atklāj mums savu vārdu vairāk un vairāk, kungs, halleluja, iedod mums dzīvu atklāsmi, halleluja. Ja es Tu teici, ka Tu dod mums dzīvo maizi, kungs, halleluja, savu vārdu, kas ir patiesība, kas dod ticību, kas dod pareizi virzienu, kas atjauno mūsu prātu, kungs, halleluja. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tavs vārds atjauno mūsu prātu, kungs, halleluja. Mēs slavējam un pielūdzam Tev, kungs, jo Tu esi visvarenais Dievs. Un mēs mīlam Tev, Jēzus, halleluja. Mēs mīlam Tev, Jēzus. Mēs esam Tavi bērni, un Tu esi mūsu Tēvs. Tu esi mūsu brīnišķīgais glābējs, halleluja. Un Tu esi katra no mūsu dzīvēs darījis reāls brīnums, halleluja. Es Tev pateicos par to. Un ka Tu turpini šo darbu, ko Tu esi iesācis šeit mūsu vidū, kungs. Mūsu pilsētā, mūsu novadā, kungs, visā Latvijā, kungs, ka Tu turpini savu darbu, kungs, ka Tu nepagursti, kā Tu esi teicis savā vārdā, ka Tu nepagursti, ka Tu esi sūtījis savu vārdu un Tavs vārds izdarījis to darbu, kuru dēļ Tu viņu esi sūtījis. Mēs Tev pateicamies Tās, ka Tu strādā pie tā, ka Tu nepagursti, halleluja, un ka Tavs vārds sasniegs mērķi un izdarīs darbu, kam Tu viņu esi sūtījis, Jēzus Kristus vārdā. Amen! Amen! Un šodien runāsim par Izraēlu. Elīs teica, šodien jārunā par Izraēlu. Jā. Mēs zinām to, kad 2 gadu atpakaļ bija šis briesmīgais notikums, ja, kad tika noslapkavot vairāk kā 1000 mierīgie iedzīvotāji. Un mums kā kristiešiem mums ir svarīgi skatīties caur rakstiem. Nevis caur ziņām, bet caur rakstiem. Amen? Bībele ir mūsu autoritāte. Mēs pagājušreiz runājam, ka Dieva vārds ir mūsu autoritāte. Un iedziļināsimies vārdā. Tātad Izraēla Dieva pulkstenis. Un 1. Korintiešiem 10:32 ir tāda rakstvieta, kas saka, esiet nevainojami kā jūdu, tā grieķu, vai citiem vārdiem sakot, pagānu starpā un Dieva draudzē. Un mēs redzam to, ka Pāvils iedala cilvēks 3 kategorijās vai 3 grupās. Tātad ebreji, tautas vai, teiksim, kā arī Bībele saka, pagānu tautas, kas nepazīst Dievu, un draudz, tas esam mēs, kristieši. Un Dieva vārds saka, ka Jēzu Kristu nav vīrietis un sieviete. Amen? Bet tāpat laikā vīrietis nedzemdē bērnus. Amen. Amen? Jā. Tātad mēs esam vienlīdzīgi. Bet tāpat laikā katram no mums ir šīs savas funkcijas. Amen. Amen. Savs aicinājums. Viens aicinājums vīrietim, otrs aicinājums sievietēm. Amen. Amen. Mēs neesam zemāki vai augstāki, bet aicinājums paliek individuāls. Tāpat arī katram šīm grupām. Tātad, kas ir tautām? Ko Dievs grib no tautām? Dievs grib, lai mēs tautām sludinām evaņģēliju. Ja? Kā mēs arī braucām uz Indiju. Un, piemēram, Latvijā, tas nav tik spilgti. Ja. Bībele ļoti daudz vecā derība runā par elkiem. Jaunā derība arī, bet tad, kad tu aizbrauc uz Indiju, tu reāli sastopies ar šiem elkiem, jo viņi ir visur. Tur viņiem tas populārākais ir tāds ziloņu galva un kaut kādas vai 4 vai 6 rokas, neatceros, pie ķermeņa. Un tad viņi nes dažādas kvēpināmos, tur upurē visu kaut ko. Un Bībele saka, ka mums jānes šīm tautām evaņģēlijs. Amen? Amen. Un kas tic,
no viņu vidus un top kristīts, kas izglābjās, viņi jāpadara par Kristus mācekļiem, lai viņi iet un tālāk sludina evaņģēliju. Tas ir aicinājums no Marka 16, 15, 16. Ja es sacīju, ejiet pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiemžēl tiks pazudināts. Tie ir Jēzus vārdi. Tālāk draudzē. Ja mēs vecajā darbā redzam, ir divas šīs grupas, ir tautas un Izraels, tad jaunās darbības laikā ienāk trešais spēlētājs draudze. Kā mēs zinām, vasarsvētku dienā piedzimst draudze, un Dievvārds saka, kad Efeziešiem 5:27, ja es saku tādus vārdus, viņš saka, kad viņš sev savu draudzi sagatavo cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai citi tam līdzīgi trūkumi, lai tā būtu svēta un bez vainas. Un tātad draudzes aicinājums ir kļūt tīrai un svētai, lai tā varētu nest Dieva godības atspulgu un būt Kristus līgā. Tāpēc arī mēs redzam, ka jaunās darbības standarts, par ko Jēzus runā evaņģēlijos, viņš ir daudz augstāks nekā vecās darbības. Ja vecās darbības laikā cilvēkam bija reāli fiziski jāizdara grēks, tad jaunās darbības laikā jau rakstīts, ja tu savā sirdī, ja tu savā sirdī iekāroji, tu jau esi sagrēkojis. Tāpēc, ka tas mūsu aicinājums kā draudzē, kā kristiešiem ir nest Dievu godības atspulgu, nest svētumu. Kā mēs varam nest svētumu, ja mēs esam netīri? Tāpēc mums ir svarīgi šī dievbijība un svētums mūsu dzīvēs, lai mēs varētu nest Dievu godības atspulgu. Amen? Amen. Un vairāk parunāsim par šo trešo kategoriju, par ebrejiem, par Izraēlu. Un pats sākums jau ir, tad, kad cilvēks Ādams ar Ievu, kad viņi sagrēkoja, tad ko Dievs uz viņiem runāja? Viņš teica šāds vārds, viņš teica, es celšu 1. Mūzes 3:15, Dievs runā šāds vārds, viņš saka, es celšu ienaidi starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un Dievam bija skaidrs, konkrēts plāns cilvēks glābšanai jau no paši grēkā krišanas momenti. Ja. Nu, iespējams, kad viņš jau redzēja, mēs nezinām, tā ir vairāk tāda, mums svarīgi runāt par to, ko mēs zinām. Nesāksim, teiksim, tur runāt par to, kā Dievs to visu redzēja iepriekš, vai viņš neredzēja, vai viņš zināja, vai viņš nezināja, bet mēs zinām to, ka tad, kad Ādams ar Ievu sagrēkoja, Dievs runāja šos vārdus, ka viņam jau bija plāns, ka viņš pacēls dzimumu no sievas, un ka šis dzimums, kad kāds no šī dzimuma sadragās Sātanam galvē. Un mēs zinām, ka tas bija Jēzus, kas to izdarīja pie krusta. Ar savu krustu nav un augšām celšanos. Ja. Un, lai Dievs realizētu savu plānu, viņam bija vajadzīga tauta. Un viņš izvēlējās Ābramu, vīru, kurš dzīvoja, kā mēs zinām, Bībele saka, viņš dzīvoja Jūras Kaldejā, un Dievs viņu aicināja. Dievs redzēja viņa sirdi, viņš redzēja viņa attieksmi, un viņš izredzēja Ābramu, lai radītu no viņa tautu. Un 1. Mūzes 12:1-3 saka, un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētīts visas zemes ciltis. Amen. Iedomājieties, kāds milzīgs aicinājums bija par Ābrahamu, ja? Nu, sākumā viņš bija Ābrams, kad Dievs runāja, viņš vispār dzīvoja svešā vietā, pilsētā, kur cilvēki pamatā pielūdza dažādas alkas un tam līdzīgi, bet Dievs izredzēja no viņa vidus. Viņš redzēja vīru tādu, kas bija gatavs pieņemt šo vārdu, ko Dievs uz viņu runāja. Viņam jau nebija iespēja lasīt Bībeli, viņam nebija iespēja klausīties kaut kādas dievkalpojumus. Dievs personīgi uz viņu uzrunāja, un viņš atsaucās. Ja? Un kā šeit Dievs, iedomājieties tādu vārdu, ja Dievs runā uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts, no savu tēvu namu, uz zemi, kur es tev, kur iet? Uz kur? Es tev rādīšu, pa ceļam es tev rādīšu. Ja?
Visu atstāja, visu ierasto dzīvi. Ja. Kaimiņi, draugi, nodarbošanās, Dievs saka, ej ārā no tā visa. Uz zemi, ko es tev rādīšu. Un paldies Dievam, Ābrams bija tas vīrs, kurš paklausīja. Un viņš devās. Ja. Un viņš devās uz šo jauno vietu. Un mēs redzam to, ka pat cik Dievs bija paredzējis no viņa radīt tautu, viņam bija arī svarīga zeme. Amen. Jo kur tauta? Bībelē saka, ka Dievs katrai tautai ir iedevis zemi. Arī latviešiem. Ja mums. Bet tur ir piebilde, ka tautai, kas ir jādara, jāmeklē Dievs. Lai meklētu Dievu. Katrai tautai Dievs ir iedevis zemi, lai meklētu Dievu. Tauta, ja mēs redzam Bībeles principu, katra tauta ir piesiet kaut kur saistīta ar zemi, ja? Tas nav tā, ka kaut kur tauta vienkārši, ja? Mums jau arī katram ir mājas vajadzīgs, pareizi, lai dibinātu ģimeni. Un tieši tāpat arī ir svarīgi arī šī zeme, ja? Šī zeme, konkrēta zeme. Teritorija. Un tālāk 1. Mūzes 3, 14, 17. Un tas kungs teica Ābramam, pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries, pacēl savus acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem, jo visas tās zemes, ko es tev rādu, es uz mūžīgiem laikiem. Ja, Dievs saka, uz mūžīgiem laikiem. Nevis uz kaut kādu laika periodu. Uz 100 gadiem, uz 1000 gadiem, 2000 gadiem. Dievs saka, uz mūžīgiem laikiem es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un es darīšu tavs pēcnācējs itin kā zemes pīšus. Ja kāds var saskaitīt zemes pīšus, tad arī tavs pēcnācējs varēs saskaitīt. Celies, pārstaigā zemi tās garumā un platumā, jo tev es gribu to dot. Nu, kam Dievs grib, tam viņš dot. Amen? Amen. Mūsu uzdevums ir vienkārši, ja Dievs kaut ko ir izlēms, paklausīt, pareizi? Amen? Ticība ir paklausība. Ticība ir paklausība. Un vēl tālāk 15, 18, 1. Mūze. Tanī dienā tas kungs noslēdz ar Ābramu derību sacīdams, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes upes līdz lielajai Eifrates upei. Un vēl 17. nodaļa 7 līdz 8 rakstīts. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks, visu Kanāna zemi par mūžīgu īpašumu, un es tiem būšu par Dievu. Amen? Un tālāk mēs redzam, pēc Ābrahama Dievs uzrunā arī Īzāku, Ābrahama dēlu. Un viņš saka, dzīvo kā svešinieks, tā ir 1. Mūze 26, 3 līdz 4. Un šeit rakstīts, dzīvo kā svešinieks šī zemē, un es būšu ar tevi, un es tevi svētīšu. Tev un taviem pēcnācējiem es došu visas šīs zemes, un es piepildīšu to derību, kuru es tavam tēvam, Ābrahamam, ar zvēres tās apsolīju. Ja domājieties, nu tā, es lasīju to, un ja Dievs ar zvēres kaut ko ir apsolījis, nu tas ir nopietni. Ja? Amen? Amen. Un viņš saka, un es vairošu tavs pēcnācējus kā debes zvaigznes un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes un tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas. Amen. Amen. Un 2. Mūze 7.16 saka, un saka viņam, tas kungs, ebreju Dievs, man ir sūtījis pie tevis teikdams, atlaid man tautu, lai tā man kalpot tuksnesī. Dievs sev personificē. Mēs redzam, šis sākotnējais Dieva glābšanas plāns, viņš sev personificē ar Ābramu, ar Īzaku, ar ebreju tautu. Un tālāk mēs redzam 2. Mūzes 3.15. Dievs runā šāds vārds, un Dievs vēl sacīja uz Mūzu, tā tu saki Izraēla bērniem, tas kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābrahama Dievs, Izāka Dievs un Jākapa Dievs man ir sūtījis pie jums, lai tas ir mans vārds, mūžīgi tu atcerieties uz audzem. Ja? Dievs sev sauc par Ābrahamu, Īzaku un Jākapa Dievu. Protams, viņš ir arī mūsu Dievs, pateicoties Jēzum Kristum. Bet, kas attiecas par šo sākotnējo glābšanas plānu, ko viņš veidoja caur sievu, ja? Caur sievas dzimumu,
viņam ir konkrēta tā kā līnija, teiksim tā, konkrēta līnija, caur kuru Dievs strādā. Tātad cilvēks, Dieva izraudzīs cilvēks, caur kuru Dievs rada tautu. Sākotnēji, protams, viņš noslēdz ar viņu derību, iedod viņam noteikti zemi uz mūžīgiem laikiem un sauc viņu savā vārdā. Amen. Un tāpat arī par pilsētu mēs redzam, tālāk runa iet par Jeruzālemi. Tas ir 137. psalms, 5 līdz 6, un šeit rakstīts, ja es tevi aizmirstu, Jeruzālemi, tad lai nokalst mana labā roka, mana mēle, lai pielīp pie augstlējām, ja es tevi nepieminētu, ja es neatzītu Jeruzālemi par savu augstāko prieku. Amen. Ļoti spēcīgi vārdi. Ja? Ļoti spēcīgi. Un lasot veco darību, mēs redzam to, ka ebreju tauta nevienreiz grēkoja pret Dievu. Amen. Izlasīsim Jeremijas 16. nodaļa 12 līdz 13. Un Dievs saka, un jūs tāpat grēkojat, un vēl vairāk kā jūs tēvi, jūs staigājat ik viens pēc savas sirds nepakļāvības un man neklausāt. Tādēļ es jūs izraidīšu no šīs zemes tādā zemē, ko jūs nepazīstat, un ko nepazina arī jūs tēvi. Tur jūs varat kalpot citiem dieviem dienām un naktēm, tādēļ, ka man pret jums vairs nav nekādas žēlstības. Un mēs redzam no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļa, 41 līdz 44, Jēzus vārdi. Un pienācis tu, viņš pilsētu ieraudzīs, raudāja par viņu. Iedomājieties, Jēzus raudzījās uz Jeruzalemi un raudāja. Raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, ka tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tev nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Un mēs zinām no vēstures, kad 70. gadā pēc Kristus Jeruzaleme arī tika nopostīta. Templis tika sagrauts, tauta tika izskaisīta. Ja? Un izlasīsim vēl tālāk Ecehēla 39, 23 līdz 24. Un tautas atzīst, ka Izraēla nams tika aizvests trimdā savu noziegumu dēļ, saņemdams sodu par to, ka tie atkāpās no manis, ka es tāpēc paslēpu savu vaigu no viņiem un tos nodevu viņu ienaidnieku rokā, tā ka tie visi krita no zobena. Es rīkojos ar viņiem pēc viņu nešķīstības un viņu pārkāpumiem un apslēpu no tiem savu vaigu. Un tas ir kā brīdinājums katram no mums, ja? Mēs kā kristieši, mēs bieži vien tā kā sevi mēģinam padarīt labākus par tiem cilvēkiem, kas bijuši kopā ar Dievu iepriekšējos laikos, bet mēs jau arī esam cilvēki, kas grēko, amen? Diemžēl. Un draudze nemazums ir grēkojas. Mēs redzam no vēstures, ir trakas lietas kristieši darījuši. Un mums ir jānožēlo tādas lietas, kas ir Dievam netīkams. Ja? Tanī vietā, lai mēs izplatītu mīlestību, kas viduslaikos notika, ko draudze darīja, ko baznīca darīja. Ja? Mēs sakam, tie nebija kristieši. Patiesībā jau, protams, kad, ja mēs skatāmies pēc šī jaunā derības standarta, grūti viņas nosaukt par kristiešiem, bet tanī pat laikā viņas sev sauc par kristīgo baznīcu, ja? Ka viņi dedzināja cilvēkus uz sārtiem un inkvizīciju un visu šīs lietas trakās, kas bija. Bet svarīgi ir tas, ka mēs nožēlojam tās lietas. Amen. Un mēs lūdzam, lai Jēzus ar savām asinīm nomazgā mūs kā draudzi, attīra no katra traipa, kā mēs lasījām šo efeziešu vēstuli, ka viņš grib sagatavot mūs cienīgus, ja, bez krunkas, bez kāda traipa. Ja. Un svarīgi, ka mēs tā kā nepaukstinamies un nesakam, ka mēs esam labāki nekā tie iepriekšējie. Ja es teicu, labs ir tikai Dievs. Amen. Amen. Tikai Dievs ir labs. Ja. Visiem pārējiem mums ir vajadzīga Dieva žēlstība. Mums ir vajadzīga Dieva žēlstība, lai no rīta mostos, lai celtos, lai staigātu tā kunga ceļus, mums ir vajadzīga Dieva žēlstība, mums ir vajadzīga svētā gara palīdzība. Ja es skaidri gaiši pateicu, nenieka jūs bez manis nespēt. Ja? Ja mēs varam dzīvot stabilu ticības dzīvi, tas ir pateicoties viņam. Pateicoties viņa vārdam, pateicoties svētajam garam. Mēs varam staigāt mīlestībā. Es teicu, nenieka jūs nespēt bez manis. Ja mēs domājam, ka mēs
tagad esam labāk kaut kādiem. Ja es saku, nieka jūs bez manis nespējat. Mēs esam labāki viņā. Mēs staigājam ticībā viņā, ja? Mēs staigājam svētībā viņā, ja? Mēs staigājam dziedināšanā viņā, ja? Mēs staigājam uzvaras dzīvi viņā. Ka tik svarīgi tas, lai mūsu sirdīs nepaceļās šī kaut kāda, mēs esam labākie. Un pēc visiem šiem notikumiem mēs redzam to, ka Dievu bija plāns pie Izraēlas atjaunošanas. Amen? Amen. Un Ecehēla 37, 1-14 runā par šiem izkautušiem kauliem. Un pravietis tiek aicināts runāt uz šiem kauliem. Dievs viņam saka, sludini šiem kauliem un saki tiem, jūs sakautušie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs, tas kungs šiem kauliem, es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi, jūs dabūsiet dzīslas, miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur čirkstēju, kad es sludināju, redz, tur kustējās, kauli sadavās kopā cits ar citu, un kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīslas, un miesa un āda pārklāja tos, bet dzīvības gara viņos nebija. Tad viņš man sacīja, cilvēku bērns sludina dzīvības garam, saki tam, tā saka tas kungs, nāc gars no 4 vējiem, no apdvesušos nokautos, ka tie kļūst dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos. Tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām varam liels pulks. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, šie kauli ir viss Izraēla nams. Redzi, tie saka, mūsu kauli ir sakaltuši. Mūsu cerība ir zudus, mēs esam beigti. Tādēļ sludinu un saki tiem, tā saka Dievs tas kungs, redz, es atvēršu jūs kapus un izvedīšu jūs, mana tauta no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izraēla zemē. Tad jūs atzīsiet, ka es esmu tas kungs, ja es veru vaļā jūsu kapus un vedu ārā jūs no jūsu kapiem. Mana tauta, es likšu jūsos iet savam garam, ka jūs to pat dzīvi un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē un jūs atzīsiet, ka es, tas kungs, to apsolīju un arī izpildīju. Tā saka tas kungs. Amen. Un te ir runa par holokaustu. Holokausta laikā tika nogalināti vairāk kā 6 miljoni ebreju. Tā skaitā 1,5 miljonu bērnu. Un pēc kara no koncentrācijas nometnēm tika atbrīvoti 3 miljoni ebreju, kas izskatījās kā dzīves skeleti. Šis vārds piepildījās. Taču Dievs iepūt viņos savu dzīvību. Iepūt viņos savu dzīvi. Jesajas 41:8-12 izlasīsim. Bet tu, Izraēl, mans kalps, tu Jēkab, ko es izredzēju, mana mīļā Ābrahama dzimums un atves, ko es vadīju no zemes galiem un aicināju no tālājām zemes robežām un malām, un es teicu, tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Redz, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegs naidā un dusmās. Un iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi vienaidā. Tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Tālāk arī Jesaja 43:1-6 saka, bet tagad saka tas kungs, kas tev radīs Jēkabu un tev veidojis Izraēlu, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu ies caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu ies caur uguni, tu nesadegs, uguns liesums tev nekaitēs. Jo es, tas kungs, tavs Dievs, Izraēls svētais, esmu tevs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu es dodu par tevi, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem, atsvabiniet tos un dienvidiem. Es teikšu, neaizturiet tos, atvediet mans dēls no tālienes un mans meitas no zemes galiem. Amen. Amen.
Un pēc holokausta, pēc otrā pasaules kara, mēs zinām, kā brīnuma veidā, tas tiešām bija kā brīnums, piedzima Izraels valsts. Tas notika 1948. gada 14. maijā. Un pravietis Jesai par to runā 6:8. Viņš saka, kas to ir dzirdējis, vai to kāds ir redzējis, vai tad zeme var tapt vienā dienā, vai tauta var piedzimt vienā paņēmienā. Un tikko Ciānai uznāca dzemdības sāpes, tai jau piedzima viņas bērni. Un mēs redzam to, ka šī grēka rezultātā Jeruzalem tika nopostīta, templis tika nopostīts un tauta tika izkaisīta pa visām tam tautām uz visām pusēm. Ja? Bet Dievs iedeva vārdu. Ja? Viņš saka, es atvedīšu atpakaļ tos cilts piederīgos. Ja? Atvedīšu atpakaļ no visām zemēm. Ja? Arī no Ziemeļas zemes. Ja? Kas ir Ziemeļas zeme? Ziemeļas zeme ir bijusi Padomju Savienības teritorija. Vairāk kā 1,700,000 gadu sākumā, no Padomju Savienības devās uz Izraēlu. Mammai kolēģi arī vagonu rūpnicā inženieri daudz aizbrauc atpakaļ uz Izraēlu. Eshēls 39, 25 līdz 29, viņš saka, tā saka Dievs, tas kungs, es atvedīšu Jākabu cietumniekus un apžēlošos par visu Izraēlu un būšu nomodā par savu svēto vārdu. Tad tie aizmirsīs savu kaunu un visus savus pārkāpumus, ar ko tie apgrēkojušies pret mani, it īpaši, kad tie atkal savā zemē dzīvos drošībā un neviens tos neizbietēs. Kad es tos būšu izvedis no tautu vidus un tos savācis vienkopus un viņu ienaidnieku zemēm, no viņu ienaidnieku zemēm un daudzu tautu priekšā pret viņiem parādījies kā svētais, tad tie arī atzīs, ka es esmu tas kungs viņu Dievs, ka es tos gan aizvedu pie citām tautām, bet tagad tos vedu atkal atpakaļ viņu pašu zemē, un turpmāk neatstāšu svešumā nevienu no tiem, un es no tiem vairs neslēpšu savu vaigu, jo izlēju savu garu par Izraēlu namu. Tā saka tas kungs. Amen. Un interesanti, ka mēs bijām Izraēlā kāds gads atpakaļ, mēs tur bijām 3 nedēļas un braucām no pilsētas uz pilsētu. Un mēs tādā laikā lasījām, manuprāt, Mateja vai Marka evaņģēliju, neatceros. Un tu redzēji ar savām acīm visas šīs vietas, par kurām runā Bībele. Un tu redzi šīs pilsētas, kuras nebija un kuras bija tapušas pēdējo kaut kādu 40-50 gadu laikā. Tu redzi, kā tava acu priekšā ir vārds piepildies. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu vari tā kā piedzīvot fiziski šī vārda piepildījumu, ka tu redzi, ka Dievs ved atpakaļ viņus, ka viņš ir atjaunojis viņiem zemi, neskatoties to, ka Sātans viņus pilnībā gribēja iznīcināt. Ja? Pilnībā. Ja? Hitlera plāns, Hitlers bija, kā mēs zinām, viens no, par ko Pāvils runā, viens no antikristiem, kas jau ir bijuši. Ja? Viņa mērķis bija pilnībā iznīcināt ebrejus kā tautu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja, ka Dievam ir plāns. Viņš mēģināja izjaukt Dievu plānu. Bet mēs zinām, ka vēlnam viņa plāni neizdosies. Tas, ko Dievs ir, kā mēs arī sākumā lūdzām, ka Dievs viņš vienmēr sūta vārdu. Un Dievs nepagurst un nepiekust un neapstājās ātrāk, kamēr viņa vārds ir piepildījies. Ja viņš to ir runājis, tad tas vārds arī piepildīsies. Ja. Tas piepildās tautu dzīvēs, tas piepildās nāciju dzīvēs, tas piepildās katru no mūsu dzīvēs. Un tas dod mums drošību un paļāvību, ka ja Dievs kaut ko ir runājis uz mums, ka tas piepildīsies. Agrāk vai vēlāk. Tas dod mums iedrošinājumu, tas dod mums ticību, tas dod mums paļāvību. Amen. Amen. Ka tie nav, tā kā šodienas pasauli mēģina devalvēt vārdi, ja tur, es atceros, tie raidījumi kaut kādi īpaši, man prātā palīdz SVH kaut kur fonā, kad skanēja. Viņi runā šīs kaut kādas sarunas taistās, viņi vienkārši devalvē vārdu. Devalvē. Vienkārši muldi, ja? Kad tauta saka, vienkārši tukšs muldēšana. Ja? Un caur to Sātans mēģina devalvēt un padarīt vārdu it kā nespēcīgi. Ja? Bet Bībele saka, katrs vārds ir piepildīts ar spēku. Amen. Un īpaši jau tas, ko Dievs runā. Ja? Un nav svarīgi, vai viņš to ir runājis pirms 100 gadiem, vai pirms 1000 gadiem, vai pirms 2000 gadiem. Viņš strādā pie tā, lai piepildītu šo vārdu. Un ja arī šīs situācijas ir absolūti nereāls, iedomājieties, kā arī mēs lasījām, kad
tikko šīs rakstvietas par šiem izkaltušajiem kauliem, kad kāda tur cerība, ja? Kāda cerība pēc koncentrācijas nometnēm, ja? Visu dzīvi iznīcināt, katrā ģimenē nāve ienākus, ja? Un Dievs vienalga dod jaunu cerību. Paceļ to atlikumu un aizved atpakaļ viņas Izraēlas zemē, ja? Un piepild savu vārdu, dod viņam jaunu elpu, jaunu dzīvību. Citreiz arī mēs dzīvojam, mums liekas kaut kādas situācijas, problēmas, no Dievs, kad būs risinājums, kad, ja? Vai ir vēl cerība? Jā, ir cerība. Mūsu Dievs, viņš ir tāds, kurš ir iedresēts, ka mēs pagājušais runājam, viņš saka šos vārdus, es gribu tev palīdzēt, es gribu tev izglābt, ja? Es gribu tev dziedināt, es gribu tev svētīt, ja? Turpini sekot man, turpini uzticēties man. Nelaid savā sirdī šaubas, ja? Nelaid. Amen? Amen. Un tātad Izraēlas valsts atzimšana, faktiski, nebija piedzimšana, tā bija atzimšana, notika 1948. gada 14. maijā. Un mēs redzam, ka Dievs turpina celt Izraelu. Dievs turpina celt Ciānu. Psalms 102.17 saka, ka tas kungs Ciānu uzcels un parādīsies visā savā spožumā. Ja? Mēs redzam, ka kāpēc ir tik svarīgi? Tāpēc, ka Ciāna Izraēla ir saistīta ar Dievu slavu. Amen? Amen. Un 147. psalms 1-3 saka, teiciet to kungu, tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērot un skaisti, tas kungs ceļ Jeruzalemi no jauna. Viņš savāc atkal kopā izklīdinātos Izraēla ļaudis. Ja? Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Ja? Amen. Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Ja? Ka Dievs sirds ir tajā. Ja? Ka viņš ir par cilvēku. Ja? Viņš saka, es tev mīlu, es tev izredzējis. Ja? Un es arī esmu izredzējis Jeruzalemi. Ja? Lai nestu man aicinājumu. Ja? Un viņš turpina vēl vāk kopā Izraēlu izklīdušos ļaudis. Ja? Tas darbs vēl turpinās. Šobrīd Izraēlā dzīvo aptuveni pusi no visiem ebrejiem, kas dzīvo pārējā pasaules valstīs. Tas ir orientējoši 8 miljoni. 8 miljoni dzīvo Izraēlā un apmēram tikpat daudz vēl dzīvo citās zemēs. Visvairāk dzīvo Amerikā vēl. Ebreju kopienas liels. Un Dievs ir izraudzījis Ciānu. Ja? Kas ir Ciāna? Ciāna ir kalns. Ciānas kalns Jeruzalemē. 132. psalms 13-18 saka, jūs tas kungs ir izraudzījis Ciānu. Tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusmas vieta uz visiem laikiem. Te es mājošu, jo tā es vēlos. Ja? Nu, kurš Dievam var pateikt? Ka kaut kādā veidā novirzīt, kad viņam tur nebūtu jābūt tur, kur viņš grib būt. Viņš saka, es esmu tur, kur es vēlos. Ja? Kurš viņam var aizrādīt? Nē, tu tur nebūs. Ja? Apvienoto nāciju organizācija sanāks kopā, teiks, nu, Dievs, tev te nav, tā nav tava vieta. Ja? Dievs, viņš saka, es mājošu šeit, jo es tā vēlos. Svētīdams es svētīšu Ciānas barību, tās nabagas es paēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesteres ar pestīšanu un gavilēs tās svētiet. Tur es uzcelšu Dāvidam ragu, es savam svaidītājiem sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidnieks es apģērbšu ar kalnu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka kronis. Un tāpat arī pravieši runā par to, ka tiks atjaunots templis. Caharija 1:16-17. Tātad no vēstures mēs zinām to, ka ne tikai Jeruzalem tika sagrauts, bet arī templis tika sagrauts. Bet Caharijas 1:16-17 saka, tāpēc tā saka tas kungs, es piešķiršu Jeruzalemai atkal savu žēlstību un tajā uzcels manu namu, saka tas kungs Cebiots. Un mērījamā aukla izstiepjama tieši pār Jeruzalem un sludina tālāk un saka, tā saka tas kungs Cebiots, manām pilsētām atkal klāsies labi, tas kungs atkal iepriecinās Ciānu un sev atkal izredzēs Jeruzalemi. Un mācītājs Alberts, viņš dzīvo ar savu ģimeni jau ilgākus gadus Izrēlā, Jeruzalemē tieši, un viņš saka, ka
jau gadiem jau viss ir sagatavots, lai varētu atjaunot šo templi. Vienīgais, kas ir traucēja, ir šī musulmaņu mošeja, kas atrodas tempļa vietā. Ja. Un mēs nezinām, kā tas notiks, bet tā ir vēl viena lieta, kurai ir jāpiepildās. Mošeja ir jāpazūd un tādā vietā jātop atjaunotam Dievu templim. Kā mēs pats viņu uzpildīt? Nu, mēs nezinām, jā, tur versijas ir dažādas. Un Caharijas 10.6 vēl izlasīsim, rakstīts, es stiprināšu Jūdas namu un izglābšu Jāzepa namu un atjaunošu arī viņu spēku, jo es esmu viņiem žēlīgs un viņiem būs jābūt kā viņi bija, it kā es viņus nekad nebūtu noraidījis. Es, tas kungs, viņu Dievs, uzklausīšu viņus. Un interesanti, jā, kad šie vārdi, jā, kad Dievs saka, es atjaunošu arī viņu spēku. Un mēs redzam, ka šodien Izraela ir spēcīga valsts. Ja? Iedomājieties, viņi aizņem 0,5% no visām šīm apkārtējām arābu valstīm. 0,5%. Kas metās viņiem visu? Visi dabū pa degunu. Visi. Visi vienalga. Un tas ir vienkārši Dieva brīnums. Ja? Tāpēc, ka no iepriekšējiem kariem ir tik daudz liecības, kur paši šie teroristi liecina, ka viņi izšauja raķeti gaisa apgriežos un trāpa viņiem pašiem atpakaļ. Kā? Dievs vienkārši sargāja. Kas tad viņi tur ir? 8 miljoni. Kad apkārt tur ir, es nezinu cik, bet no katrā ziņā 2 miljardam ir šajā apkārtējo arābu musulmaņu zemi iedzīvotāji. Kā viņi var nostiprināt savu valsti? Kā? Bet Dievs saka, ka es atjaunošu arī viņu spēku. Dievs viņus sargā. Un viņiem žēlīgs, ja. Un viņš saka, viņiem būs jābūt tā, kā viņi bija, it kā es nekad viņus nebūtu noraidījis. Un tas ir tas, kad arī taisnošana, ja, kad, kā Bībele saka, mēs atzīstamies savos grēkos. Ja mēs arī esam paklupuši, Dievs saka, atzīsties savos grēkos. Es nomazgāšu tevi, ja. Es attīrīšu tevi. It kā nekad tu nebūtu grēkojis. Ja? Un tas ir šī taisnošana, ja? Pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja pie krusta. Amen? Amen. It kā nekad nebūtu noraidījis. Ja? Amen? Amen. Un kāpēc, un vēl šī rakstvieta ļoti spēcīgi ir, izlasīsim no Caharijas 12. nodaļas. Un Dievs saka, reiz es gribu darīt Jeruzālemi par apreibinātāju dzērienu kausu visām tautām, kas ap Jeruzālemi dzīvo, un arī Jūdam pienāks savu kārtu, kad aplenks Jeruzālemi. Un notiks tādā dienā, ka es darīšu Jeruzālemi par smagu akmeni visām tautām, visi, kas lūkos to pacelt, sagriezīs ceļu uz tā, kad pret pilsētu sapulcēsies visas pasaules tautas. Ja. Un mēs redzam to, ka jau šodien, ja, šis vārds piepildās, kad, reāli, liekas, taču lieciet mieru, ko jūs visu laiku klūpiet virsū Jeruzālemi? Kas nepietiek pasaulē problēmas, Ukrainas karš, Āfrikā, kas notiek Nigērijā, ja, māsu slepkavība, par kurām vispār Eiropa nerunā. Bet tikko kaut kas notiek Jeruzālemē, tikko kaut kas notiek Izrēlā, uzreiz tas ir viss pasaules uzmanība un visādas sankcijas un mēģina spiest. Un šeit mēs redzam to, ka šis vārds piepildās. Ja. Ka tas kļūst par apreibinātāju dzērienu kausu visām tautām. Ja. Tur ir kaut kāds fenomens, ja, kas piepildās mūsu acu priekšā. Amen? Amen. Un Caharijas vēl 12. nodaļas beigām es gribu izlasīt arī šis Dieva apsolījums, kurš pamazām sāk notikt, kā sāk piepildīties. Un ir rakstīts, ka Dāvida namu, bet pār Dāvida namu un Jeruzālemes iedzīvotājiem es izliešu žēlstības un lūgšanu garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skumst par savu pirmdzimto. Tanī dienā Jeruzālemē būs tik liels sērs, kā citkārt sērs pie Hadadrimonas Megidas līdzenumā. Tanī dienā Dāvida namam un Jeruzālemes iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Un par ko tad viņi, uz ko viņi raudzīsies? Ko viņi ieraudzīs? Jēzus. Viņi raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu.
Un šobrīd jau ir tā, ka katrā pilsētā Izrēlā jau ir kristīgās draudzes, Izrēlā viņas sauc par mesijāniskām draudzēm, kas atzīst, kas ir ieraudzījuši, kuru acis ir atvērušās, viņi ir ieraudzījuši Jēzu kā Izraēla glābēju, kā Izraēla mesiju. Katrā pilsētā ir. Mēs arī esam bijuši vairākās draudzēs. Un Dievs saka, ka Dāvida namam un Jeruzalemes iedzīvotājiem kļūst atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Amen. Amen. Un vēl no Caharijas, es gribu izlasīt pravietes Caharija 14. nodaļa. Un šeit rakstīts, ka pienāks diena, ka šeit rakstīts, tas kungs celsies un cīnīsies pret šīm tautām, kas ies pret Izraēlu, un viņš nostāsies tajā dienā ar savām kājām uz Eļas kalna, kas Jeruzalemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkt uz saules rietu. Starp abām kalnu pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem. Lūk, kāda būs smagā pārmācība, ko tas kungs liks sajust visām tautām, kas būs cīnījušās pret Jeruzalemi. Viņu miesas satrūdēs, kamēr viņi paši vēl stāv uz kājām, viņu acis sāks strūdēt savos dobumos, un viņu mēles satrūdēs viņu mutēs. Un mēs, kad bijām Izrēlā, mēs nebijām augšā Eļas kalnā, bet mēs bijām Eļas kalna pievārtē. Un tas ir kalns, viņš ir no tā kā ārpus Izraēlas mūriem, un Bībele saka, ka viņš nāks otrais atpakaļ. Viņš nostāsies ar savām kājām uz Eļas kalnu, un Eļas kalns pāršķelsies. Kā šeit rakstīts, pāršķelsies vidū pušu divās daļās. Ja? Halleluja. Un kā Bībele arī saka, ka tad, kad Jēzus nāks otrais, ja, ka viņš nāks savā slavā. Ja pirmo reizi viņš nāca kā glābējs, kā cietējs, ja, kā kalps, kas uzņēmās mūsu grēkus, mūsu slimības, mūsu vājības. Viņš nāca, lai mūs atbrīvot no grēka, tad otrā reizē viņš nāks kā ķēniņš, kā valdnieks. Ja. Un viņš nāks savā slavā, un ir rakstīts, ka cilvēki, bezdievīgie cilvēki mēģinās noslēpties klinšu aizās, bet viņi nekur nevarēs noslēpties, tāpēc, ka Dievs slavu, viņš nāks savā slavā, tas piepildīs visu zemi. Ja. Visu zemi nekur nebūs iespējams noslēpties no Dieva slavas. Ja? Viņš nāks spēkā. Amen. Un tas notiks uz Eļas kalna. Ja? Halleluja. Un, un tāpēc arī mums kā kristiešiem tas ir svarīgi, tāpēc, kad mēs gribam būt svētīti. Amen. Un ja mēs gribam būt svētīti, mums jāizvēlās svētīt to, ko Dievs jau ir svētījis. Ja? Un tāpēc arī mēs nesam, kā 122. psalms 6. pants saka, nesiet mieru sveicienus Jeruzalemei, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Amen. Mēs nesam mieru sveicienus Jeruzalemei. Halleluja. Un par Jēzus otro atnākšanu, ja, kad Jāņa atklājums 22:20 saka, tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz. Amen. Un tad mēs kā draudzi sakam, tiešām nāc kungs Jēzus, ja, ka ir tas maranata, ja, nāc kungs, halleluja, ka mēs gaidām viņu, ka mēs gribam ar viņu sastapties. Ja. Un tālāk izlasīsim vēl apostoļu darbi, 3. nodaļa, 18 līdz 21. Un šeit rakstīts, ka bet to, ko Dievs ar visu praviešu mutu, ko mēs iepriekš lasījām, visu šīs rakstvietas, ko Dievs runājas ar praviešiem, iepriekš sludinājis, ka viņa svaidītajam jācieš, to viņš tā arī piepildīs. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti, un tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikiem, mēs varam teikt atmodas laikam, un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājas ar svēto praviešu muti. Tātad ļoti skaidri šeit raksts saka par to, ka debesīs Jēzus tiek uzņemts, ja būs debesīs līdz tam laikam, kad viss būs panākts,
šeit uz zemes, par to, ko Dievs jau ir runājis no seniem laikiem ar svēto praviešu muti. Ļoti interesanti rakstīt, amen? Jo ir tik daudz dažādas šīs polemikas vai, teiksim, dažādas šīs priedelējuma versijas, kad Jēzus nāks. Cilvēki jau ir tur jau simtiem gadu atpakaļ vākušies dažādās vietās, kalnu galos, ja es tūlīt nāks, viņus paņems. Arī Latvijā, es atceros Francijā uz kaut kāda tilta, arī cilvēki pārdeva īpašumus no visas pasaules vēl tūlīt Jēzus nāk. Bet šeit skaidri un gaiši rakstīts, ka debesīs, tātad, lai sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzus, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panāks, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājas ar svēto praviešu muti. Ja? Halleluja! Un vēl viena rakstvieta, šoreiz nedaudz vairāk šīs rakstvietas, bet es vienkārši gribu iedot to priekšstatu, cik daudz Dievs par to runā un cik liels spēks tajā visā ir. Un Jēzus vārdi no Lukas evaņģēlija 13. nodaļa 34-35. Un Jēzus šeit saka, Jeruzalem, Jeruzalem, tu, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīja, cik reižu es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. Redziet, jūsu nams būs atstāts, un es jums saku, jūs mani neredzēsiet, tiekams nāks diena, kad jūs sacīsiet svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Ja? Ebreju valodā tas ir Barukatā bešem Adonai. Ja? Viņš runā uz ebrejiem Izrēlā, ja? Jeruzalemē. Un viņš saka, jūs mani vairs neredzēsiet līdz tai dienai, kamēr jūs mani sauksiet. Ja? Ka viņi sauks no Jeruzalemes. Ja. Un otra rakstiet, ko mēs lasījām, ka būs viss panāks, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājas ar svēto praviešu muti. Tāpēc mums ir svarīgi, ja, ka mēs iestājamies par šīm lietām, kas Dievam ir svarīgas. Ja. Amen? Amen. Tāpēc, kad efeziešiem saka, ka tagad mēs vairs neesam svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētiem Dievu saimi. Amen? Mēs neesam svešinieki. Viņš mums ir pieņēmis. Bībele saka, ka senos laikos mēs bijām bez Kristus. Šķirti no Dieva. Šķirti no Dieva vārdu, šķirti no Dieva apsolījuma. Bet tagad mēs vairs neesam svešinieki. Mums ir pieeja. Vēstule ebrejiem saka, mums ir pieeja žēlstības tronim, ka mēs varam pieiet pie žēlstības troņa un saņemt atbildes uz šīm lūkšanām. Un mums ir svarīgi, ka mēs kā Estere, ka mēs nākam pie tā, ka mēs lietojam šo savu privilēģiju, ka mēs varam nākt Dievu priekšā un lūgt par šīm lietām, kas Dievam ir svarīgas. Ka mēs varam svētīt Jeruzalem, ka mēs varam lūgt par to, lai Dievs sargā savu zemi, sargā savu tautu, lai viņš piepilda savu vārdu, ja, ko viņš ir teicis, ka viņš savāks ebrejus no visām debes pusēm, kur viņi bija izskaisīti. Ja. Ka tas darbs vēl nav piepildīts. Ja, arī tiem, kas vēl Amerikā, viņiem arī ir jāatgriežās. Ja. Atpakaļ savā tēva zemē, kur Dievs viņus sargās. Mēs redzam, kā pasaulē ceļās antisemītisms vairāk un vairāk. Ja? Tur, kur bija droši, vairs nav. Kas notiek Francijā? Zviedrijā, kas bija viena no mierīgākajām un klusākajām zemēm 20 gadus atpakaļ. Mēs braucām tur strādāt, durvis varēja atstāt vaļā, mājā atslēgu no ārpusi. Kas tagad tur notiek? Bandu kari, ja? Terors. Ja? Islams ir iegājis Eiropas sirdī. Ja? Islams vienmēr iet pret Dieva plāniem. Ja? Un tas ir no šiem pašiem pirmsākumiem. Ja? Kad Dievs teica, ka viņš turpina savu darbu caur Īzāku, nevis caur Ismaēlu. Ja? Šī konkurence, garīgā konkurence. Ja? Bet šī aizsardzība ebreju tautai ir Izrēlā, kur viņi var sevi aizstāvēt un kur Dievs viņus svaida ar spēku un dod pārdrīgu šo savu aizsardzību. Un mums kā kristiešiem, kā draudzē, mums ir jāiestājas ar lūkšanām. Ja? Un mums ir svarīgi svētīt, ja? Nevis nolādēt. Svētīt, ja? Jo, diemžēl, ir tā, ka Skandināvijā īpaši arī kristieši, viņi nelasa vairs Bībeli. Viņi skatās televīziju. Masa informācijas līdzekļus. Un priekšstats viņiem par lietām ir no masu medijiem. Ja?
Bet mums kā kristiešiem mums jābūt ir tas, ka Dieva vārds ir autoritāte mūsu dzīvēs. Ja? Halleluja! Un tāpēc jau arī Dievs runāja caur Mordehaju uz Esteru, viņš teica, ja tu tiešām cietīsi klusu šajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem var rasties no kādas citas puses, bet tu un tavu dzimta aizies bojā. Un kas zina, vai tu tieši šī laika dēļ neesi kļuvis ķēnišķīgā godā. Ja? Draudz ir ietērpi ķēnišķīgā godā. Ja? Dievs saka, tu esi man līgā. Ja? Es tev esmu izredzējis, es tev esmu nomazgājis savām asinīm. Ja? Bet draudzes uzdevums ir neciest klusu. Neciest klusu. Ja? Amen. Iestāties. Halleluja. Un tāpēc arī svarīgi lūksim par Izraēlu. Nāc, Elīze, aizlūksim. Es ticu, ka Dievam... Mēs braucām šurp, es zināju, ka man tev jāpasauc uz... Zinu, ka tas ir arī tavā sirdī. Jā, īstenībā tas ir manā sirdī jau diezgan ilgu laiku. Šīs lūkšanas par Izraēlu, un arī mēs ar Gabrielu katru vakaru lūdzam Dievu, un es vienmēr viņai prasu, meitiņu, par ko tu šovakar gribi lūgt. Un vienmēr tiešām neatlaidīgi katru vakaru vienalga, cik ļoti viņai nāktu miegs. Viņa pasaka, un mamma lūksim par Izraēlu, tāpēc lūksim kopā. Dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Izraēlu, par Tavu mīļoto tautu, kungs, ko Tu esi izredzējis, Tēvs. Mēs Tev pateicamies par šo tautu, kungs, kas gadiem cauri ir nesus Tavu vārdu, Tēvs, kas mums ir Tavs pestītāji, kungs, no kuras nācis mūsu kungs, Jēzus Kristus, mūsu glābējs, kungs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka šī tauta ir nesus Tavu vārdu, kungs, ka pateicoties šai tautai, kungs, mums ir kaut kādas gudrības atziņas, Tēvs, kad mums ir dots Tavs vārds, kungs, kas ir nesus tiešām svētos rakstus, Tēvs, ka mēs tagad varam lasīt tos, kungs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par to, ka nāk glābšana, kungs, ka nāk glābšana no Ciānas, kungs. Halleluja! Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Izraēlu tautu, kungs, un mēs Tev lūdzam, Tēvs, lai tik tiešām Tu svētī šo tautu bagātīgi, kungs, ka Tu svētī šo tautu bagātīgi, Tēvs. Mēs Tev lūdzam, lai tiešām cilvēku sirds tiktu pievērstas Tev, kungs, lai viņi sastaptos ar Tevi, Jēzu, kungs, lai viņi redzētu, kungs, ka Tu glābējs, ka Tu mesija, kungs, ka Tu jau esi atnācis, kungs, ka Tu jau visu esi piepildījis, kungs. Mēs Tev lūdzam, Tēvs, ka Tu tiešām sargā Izraēla robežas, Tēvs, ka Tu sargā Izraēla robežas, kungs, ka Tu atgriez gūstekņus mājās, Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, ka visi tie, kas ir kaut kādās sāpēs, kas ir ciešanās, Tēvs, tie, kas ir zaudējuši savus tuvinieks, kungs, kuriem ir salauztas sirdis, kungs, ka Tu dziedini viņus, kungs, ka Tu mierini viņus, kungs, ka Tu tiešām esi viņiem par atbalstu, Tēvs, ka Tu piepildi viņu sirds ar savu vāru, Tēvs, lai viņi meklē patvērumu Tevī, kungs, lai šī tauta sauc uz Tevi, kungs. Mēs Tev arī lūdzam, kungs, ka Tu svētī, kungs, Izraēlas armiju, kungs, ka Tu palīdzi viņiem sargāt savu zemi, kungs, ka Tu palīdzi viņiem cīnīties un uzvarēt ienaidnieks, kungs. Halleluja, mēs sūtam šos miera sveicienus Jeruzalemē, kā Tavā vārdā ir rakstīts, kungs. Mēs svētam Izraēlu, mēs svētam Jeruzalemi, kungs, mēs svētam Tavu mīļoto tautu, kungs. Mēs svētam viņus, kungs. Mēs svētam viņus, Tēvs, jo tā ir Tava griba, kungs, un tā arī ir mūsu griba, kungs, ka mūsu sirds deg par Izraēlu, kungs, par Tavu mīļoto tautu. Paldies Tev, Tēvs, par šo tautu, kungs. Tik tiešām svētīdams svētī viņus, kungs, un sargādams sargā, kungs, un salas viņus no visas zemes malām, kungs, un palīdz viņiem atgriezties mājās, Tēvs. Un Jēzus Kristus vārdā mēs aizliedzam šo antisemītismu, Jēzus Kristus vārdā mēs izārdam šos velna plānus, šo visu terorismu, kungs. Kungs, mēs iestājamies par Izraēlu, kungs, tāpat kā mēs iestātos par saviem bērniem vai saviem tuviniekiem, kungs, jo viņi ir mūsu tuvākie, kungs, jo tas, ko Tu esi izredzējis, kungs, tas ir mūsu tuvākais, kungs. Un Izraēla, kungs, tik tiešām Tēvs, tā ir Tava tauta, kungs, un mēs degam par to, par ko deg Tava sirds, kungs. Tāpēc mēs iestājamies par Izraēlu, kungs, un mēs iestājamies pret antisemītismu, mēs iestājamies pret terorismu, Jēzus varenajā vārdā. Halleluja, kungs, mēs izārdam sātana darbus, Jēzus Kristus vārdā. Visus šos sliktos vārdus, visus šos sliktos darbus, visus ieročus,
ieročus, kas ir vērsti pret Izraēlu, Jēzus Kristus vārdā, mēs pavēlam tiem izgāzties, šiem plāniem izgāzties, mēs tos satriecam Jēzus varenajā vārdā, lai tiešām ir miers Izraēlā, lai ir miers Izraēlā, lai ir svētība, kungs, šai valstī, šai tautā, kungs, ko tu esi izredzējis, kungs, Jēzus varenajā vārdā. Amen. Amen. Amen, amen, tas ir ļoti svarīgi, jā. Amen. Tajā ir Dievs sirds. Dieva vārds par to runā, un tajā ir svarīgi, ka mēs ieliekam savu ticību un savas sirdis. Amen.